šajā brīdī tad arī mēs sagatavojam platformu šeit un aicināšu atkal uz skatuvi Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktoru Zaigu Pūci. Sagaidām ar aplausiem. Zaiga moderēs šo notikumu. Paldies. Jā. Lieliski. Es moderēšu diskusiju, kas saucas dažādības vadības prakses pasaulē. Un mani sarunas biedri šodien mazliet ir pamainījušies, jo droši vien laikapstākļi un vīrusi gaisā ievieš savas izmaiņas un ir jābūt fleksibliem. Bet pirmais cilvēks, ko es aicināšu, ir Zlata Elksniņa Zeščerīnska, vadošā partnere PricewaterhouseCoopers Latvija. Zlata, lūdzu. Nākamais cilvēks ir Donatas Paulauskas, dažādības iekļaušanas un labbūtības vadītājs Ignitis Group Lietuva. Lūdzu, Donatas. Un trešais cilvēks ir Sigita Zankovska-Odiņa, Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos. Gribu piebilst, ka Sigita mūs glābīja, jo mēs cerējām, ka būs Kaspars Zālīts, bet, diemžēl, viņš netika šodien. Būtu lielāks dzimuma līdzsvars uz skatuves. Jā, paldies jums visiem, ka esat šeit un esat pievienojušies. Man pirmais jautājums droši vien būs Zlatai, ņemot vērā, ka diskusijas nosaukums ir dažādības prakses pasaulē. Kas šobrīd ir tās top tendences, ko jūs zinat, pētat, novērojat un uz kurām mums kā Latvijai būtu jāskatās kā uz tām, uz kurām tiekties? Jā. Liels paldies par jautājumu. Es būšu ļoti atklāta. Es neesmu ne HR speciālists, ne es tiešām profesionāls attiecībā uz cilvēku vadību, bet es esmu vadītāja. Kas ir tas plus? Jā, es vadu 200 cilvēku lielu organizāciju šeit Latvijā, un PwC grupā es biju pirms 3-4 gadiem tieši atbildīga par diversity and inclusion vadību mūsu reģionā. Un, manuprāt, pirms atbildēt uz šiem te jautājumiem, kas ir svarīgi, manuprāt, jāatgriežās pie tā, kur mēs esam un ar ko mēs sastopamies katru dienu. Un varbūt daži fakti, ko es gribētu minēt, jo visi tie fakti, viņi norādīs uz to, kur mēs esam, kas mums ir svarīgi un uz ko mums vajadzētu reaģēt. Un vispirms mēs saprotam, ka iedzīvotāji visā Eiropā kļūst vecāki. Ja dotajā brīdī vidējais cilvēku vecums ir 45 gadi, visticamāk pēc 10 gadiem viņš būs vēl lielāks. Latvijā 35% no iedzīvotājiem jau ir vecāki par 55 gadiem. Tad mēs redzam, ka migrācija Eiropas Savienības ietvarā un arī ārpus viņa pieaug. Tas nozīmē arī Latviju, tas tiešā veidā ietekmē, jo mēs redzam, cik daudz jaunieši, kas ir pabeiguši skolu, nekur neskaitās, ka viņi strādā. Tas nozīmē, ka viņi ir kaut kur citur. Mēs redzam arī to, ka visā Eiropas Savienībā sievietes ir vairāk nekā vīrieši par 5%. Latvijā tas ir 16% vismaz, un visticamāk arī vīriešiem vidējais dzīves ilgums arī ir zemāks. Mēs redzam arī, kā Eiropas Savienība katram 5. cilvēkam piemīt neirodažādība. Un mēs redzam arī to, kā gan esošajā brīdī, gan nākotne, visticamāk 3-4 paudzes strādājot vienā darba vieta būs normalitāte. Un ir normalitāte jau dotajā brīdī. Un tas ir visi tie kritēriji, kas norāda
uz to, kā dažādība un iekļaušana ir must. Kā vadītājai dotajā brīdī domājot gan par mūsu uzņēmumu attīstību, gan par mūsu sadarbības partneru attīstību, mēs saprotam, ka mums ir gan ierobežots talantu pūls, kopējais daudzums, kas ir dotajā brīdī, viņš nepaliks vairāk. Un tas nozīmē, cik svarīgi man kā uzņēmumu vadītājai jau dotajā brīdī saprast, kas tad būs gan tie esošie, gan tie nākotnes mani darbinieki. Būsim realisti. Tas maina ne tikai to, kas būs mans darbinieks, bet tas arī maina, kas būs tie pakalpojumi tirgū. Jo cilvēkiem, kas ir 29 gadu veci, visticamāk tie pakalpojumi, kas ir tādi ļoti vajadzīgi, un cilvēkiem, kuri ir 65 plus, ir savādāki. Un viņi novērtēs arī to savādākā veidā. Tad atgriežoties par dažādību un pieredzēm un praksēm. Mēs dzīvojam sabiedrība, kura mainās, kura nav tāda, kādā mēs esam paši izauguši, un līdz ar to mums jāpielāgojas tas, kas būs nākotnē. Pat ja mēs nezinām, kāda tā nākotne būs rezultātā. Svarīgākas lietas, un man ļoti iedvesmoja iepriekšējā runātāja Veronika, kura teica, ka ļoti svarīgi un sarežģīti ir tone from the top. Un ziniet, kā es gribētu teikt, bez tā, kā uzņēmuma vadītājs uzskata dažādību un iekļaušanu par svarīgu lietu, dažādības vadība nevar notikt. Vidēja līmeņa cilvēki, vienalga, cik viņi būtu pro dažādību un vadību, un cik vienalga viņi strādātu, tas nenostrādā nekad. Un īstenībā runājot arī pat ar PVC grupas uzņēmumiem, mēs ļoti daudz runājam par to, cik ir svarīgi tas ir. Un es esmu ļoti lepna, ka arī PVC globālais līderis bija viens no tiem, kur pateica, ka dažādības vadība un iekļaušana būs on the top of our agenda. Nākamais, es gribētu teikt, kas vēl ir svarīgi no dažādības vadības viedokļa, ir dažādas politikas un prakses, un šeit mēs redzam, ka politiku var veidot ne tikai uzņēmumi. Politiku var veidot arī valsts, un valsts bieži vien arī nosaka vai nu kvotas, vai nu pārstāvniecību, vai nu obligātas lietas, ko uzņēmējiem vajadzētu darīt. Starp citu, par šo runājot, ņemot vērā to globālo kontekstu, jūs jau minējāt, ka Eiropā un arī Latvijā mēs bieži saskaramies ar šo vecuma aspektu, ar tā saucamo sudraba ekonomiku, kas tuvojās, un paauģu stāstu. Kā jums šķiet, cik tuvu vai tālu mums ir etniskā un kultūras dažādība? Jo, būsim atklāti, es domāju, ka tā ir dimensija, ar kur mēs pagaidām nestrādājam, jo mums nav iespējams tik liela vajadzība, kā tas varētu būt citās Eiropas valstīs. Un ziniet, un šeit ir interesanti, un jums ir pilnīgi taisnība no tā viedokļa, ka tā dažādība katrā valstī ir savādāka. Un vismaz ļoti daudz globālās organizācijas bieži vien sastopās ar problēmu, ka viņi nodefinē dažādības mērķus kaut kur un domā, ka šīs te dažādības mērķi būs arī attiecībā pielietojumā visā pasaulē. Bet mēs esam tik dažādi katrā pasaules valstī, ka one size does not fit all. Mēs esam visi dažādi un līdz ar to, kā pieredze, nedaram to kļūdu. Mēs nevaram akli piemērot globālus uzstādījumus. Mums vienmēr ir jāskatās uz vietējo kontekstu un uz vietējo problemātiku. Tas, kas būs mums Latvijā aktuāli, nebūs aktuāli nekur citur pasaulē, vai varbūt kaut kur vēl būs, bet, un vice versa. Pieņemsim, skatoties uz PVC Latviju, mums ir ļoti daudz sievietes valdē un ļoti daudz sievietes arī vadošajos amatos. Ja mēs paskatāmies uz reģionu, tas noteikti nebūs līdzvērtīgs stāsts.
dažādu iemeslu dēļ, labu, sliktu, kāpēc tas notiek, bet tas ir tas ietvars. Līdz ar to, tad, kad es skatos uz kā PVC vadītāju uz savu dažādības un iekļaušanas stāstu, no mana viedokļa es gribētu vairāk atbalstīt vīriešus mūsu profesijā, kā konsultants, grāmatvedis, auditors, nevis vairāk sievietes, jo sievietes ir ļoti labi pārstāvētas šajā profesijā. Tajā ziņā es gribu teikt, labi, ka mums ir tie finanšu un apdrošināšanas uzņēmumi tik daudz pieteikušies. Varbūt, ka viņi tajā virzienā arī ies. Sigita, es gribēju jautāt tev. Tu esi cilvēks, kas ļoti ilgi darbojas ar šo jautājumu. Manuprāt, viens no pirmajiem, kas vispār Latvijā ir pievērsies. Kā tu saredzi tās tendences, un varbūt to tendenci pārmaiņas, kas ir bijušas iepriekš, un kā tu redzi tagad un varbūt nākotni? Paldies par iespēju būt, un laikam šodien es reprezentēju to, ziniet, tas teiciens sievietei paveicās. Laikam man arī šodien ir paveicies, bet es gribētu ticēt, ka nevis tāpēc, ka es esmu sieviete, bet tāpēc, ka man ir zināšanas, spējas un talants. Un te ir tas jautājums, laikam, kad mēs runājam par to, ka mums nav jāpiesaista darbam dažādi cilvēki vai dažādas grupas, jo patiesībā dažādība jau ir realitāte, kas mums ir. Mums ir jāpiesaista talanti un jādod iespēju šiem talantiem sevi parādīt, nevis pierādīt. Un kāpēc ne pierādīt? Jo pierādīšana nozīmē, ka mēs centīsimies darīt kaut ko, lai nekļūdītos. Bet, kā jau arī Zaiga atklāšanas runā teica, kļūdīties un dažādības vadības jomā ir patiesībā normāla prakse. Bet par tām tendencēm. Latvijā dažādības vadība uzņēmumos visticamāk sākās ar to, ka mums bija starptautiskās kompānijas, kas parādīja, ka viņu mātes kompānijām ir šāda politika, un tad mēs nolēmām, ka mums arī šeit vajadzētu. Jautājums, kā mēs to pārnesām? Vai mēs to pārnesām burtiski pārņemot šo mātes kompānijas politiku, vai mēs skatījāmies to realitāti un nozīmīgākajām jomām, kas ir mums šeit Latvijā? Un šeit noteikti bija nedaudz sarežģītāk un grūtāk. Kas bija tie, un tas sākums mums noteikti bija strādāt ar to, lai vispār piesaistītu dažādas grupas, un mēs biežāk domājam par redzamo dažādību. Tas, ko arī Veronika savā prezentācijā rādīja, šo te redzamo dažādību mums likās, un top tēmas vai top grupas, par kurām mēs domājām, bija noteikti sievietes un bija cilvēki ar invaliditāti. Un Zaiga jautāja, kā ir ar cilvēkiem no citām etniskām vai reliģiskām grupām, tad es teiktu, ka šis jautājums kļuva daudz nozīmīgāks pieaugot migrācijas apjomam Latvijā. Un šobrīd tas, ko mēs arī redzam pēc savām mācību programmām, skatu punkti, viena no tēmām, kas visvairāk interesē uzņēmumus, ir tieši starpkultūra komunikācija. Bet starpkultūra komunikācija arī ir mainījusi savu fokusu. Tā vairs nav tas nav jautājums tikai par etnisko dažādību vai etniskiem aspektiem. Starpkultūra komunikācija ir daudz jau plašāks. Vēl domājot par dzīmumu jautājumu, Zlati jau pieskārās, aizvien vairāk tas, ko mēs varam dzirdēt, ir nevis vairs tik daudz jautājums par sieviešu vienlīdzību, bet jautājums par to, kā šajā pasaulē jūtas vīrietis. Jo ir tātad kvotu jautājumi un dažādi citi jautājumi, un tad, patiesībā vīrietis sāk justies nedaudz apdraudēts. Un ko tas parāda? Tas parāda to mūsu nepareizo pieņēmumu par to, ka dažādības mērķis ir uzlabot vai būtiski domāt tikai par kādu vienu grupu. Patiesībā dažādības mērķis ir pieeja, ka ja tu veicini šo te iekļaušanu un situācijas izmaiņas kādai vienai grupai, tu veicini visu grupu iespēju attīstīties, parādīt sevi un sniegt šo te ieguldījumu. Sigita, es gribu arī, mums ir jautājumi no auditorijas, un tad paturpinot to, ko teicu, un patiesībā es labprāt gribētu dzirdēt visu jūsu viedokļus šo jautājumu.
Latvijā, un, manuprāt, arī Baltijas valstīs tā ir, ka šī dažādības vadība ir ienākusi caur starptautisko uzņēmumu praksi. Un man arī ir bijusi tā iespēja kā reiz strādāt ar šiem jautājumiem starptautiskā uzņēmumā un sajust to, ko jautā cilvēki no auditorijas, to skepsi, ka tad, kad tev atnes šo gatavo dažādības politiku, kura uzrunā jautājumus, kas Latvijai ir ļoti tāli, cilvēki vienkārši, tā skaitā vadības līmenī, pieņem to kā tādu ķeksi, kas ir jādara, jo mēs strādājam starptautiskā uzņēmumā, bet principā netic tam un ir tiešām pat ļoti skeptiski. Kāda ir jūsu triju pieredze šajā aspektā, kā to globālo tendenci ienest, lai tā skepse varbūt nebūtu tik liela un kā pārvarēt to skepsi, tad, kad viņa ir radusies? Jā, tu pareizi mini, jo viena lieta ir nospraust mērķus, kuri patiesībā nevienam īsti neko neizsaka. Un tad ir tas jautājums, vai mēs saprotam, kāpēc mums tas ir nepieciešams un kas ir tie mazie soļi, ar ko mēs sāksim, lai virzītos to mērķi. Jo tā kļūda, ko visbiežāk mēs pieļaujam, mums ir fantastiskas dažādības stratēģijas, mums ir apjomīgi dažādības plāni. Un tad gada beigās mēs sākam domāt, bet ko no šī visa mēs realizējam? Kas ir tās mūsu prioritātes? Un prioritāšu noteikšana ir ļoti būtiska, un tā ir būtiska sadarbībā gan vadītājiem, kā teica Lata, ka tā iniciatīvai jānāk no vadītāja, bet vēl vairāk, lai tas darbinieks notic. Un es nesen lasīju vienu pētījumu tieši par to, kā darbinieki atbalsta vai neatbalsta šo te dažādību savā kolektīvā, jo ļoti daudz uzņēmumu sāk uztraukties par to, ka darbinieki norāda, ka mēs par daudz par to runājam. Mums jau ir par daudz, cik var runājam par jēgpilnākām lietām. Jā, tad mēs īsti neredzam jēgu tam. Un šajā pētījumā parādījās, ka ir 4 darbinieku tipi. Vieni ir kvēlie atbalstītāji, vieni ir kvēlie noliedzēji, tad ir šie te piesardzīgie vērotāji un skeptiķi. Tas ir tāds jebkura pārmaiņu process. Jā, protams. Fāze. Un es gribētu teikt, mēs šeit runājam par to, ka mums ir 75% skeptiķu. Jā. Un tad ir jautājums, kā mēs to atbalstu sev dabūnam. Un tas ir ļoti ilgs process, tas, ko tu arī teici. Jā, tā pacietība. Bet es teiktu, ka tas galvenais solis ir izvirzīt skaidrus, izpildāmus, izmērāmus rezultātus. Paldies, Lata. Jā, Donatas varbūt. Jā. Hello, everyone. I want to react to your question and the things my colleague said. When I first started working in this position that I'm currently running, my idea and my kind of goal was to spread this understanding that diversity is not something that is outside our organization. And my message was that we are already diverse. Look at us. We have gender diversity, age diversity, opinion diversity, cognitive diversity, diversity of various kinds. What we need to do is to try to look ways we can work together, try to look ways we can be even more diverse, so we can, win from this aspect and put it into business. But speaking of patience, and also kind of this idea stuck in my head from the moment Zyga was telling that in her speech, and I was thinking, I'm terribly impatient. And what I want to do is I want fast, effective changes in my organization. I think we have been too patient. We're still waiting for organizations, societies to be more mature to accept the diversity and inclusion ideas. What I think we need to do is to make them more mature. And that's why in our organization, our agenda, my team agenda is to kind of do small things, but make sure they are effective, they do have impact on the organization and the people working there. So
that's why I would say patience is a good thing, but I do believe we need faster changes in this field. Thank you. Zlata? Varbūt es atbildēšu uz to jautājumu, gan minot vienu frāzi - dati un datu analītika, un paskaidrošu, kāpēc. Strādāt ar skeptiķiem var tikai izmantojot veidu, kā viņi saprot informāciju un kā viņi pret viņu attiecās pret šo informāciju. Es strādāju kopā ar auditoriem, un bieži vien tā informācija, ko viņi saprot, ir cipari. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko nozīmē dažādība? Ko man viņa dod vai ko viņa nedod? Ko es zaudēju? Un bieži vien runājot arī ar citu uzņēmumu vadītājiem, viņi man saka, bet tas ir visi skaļas frāzes, ir ļoti labi, visu mēs runājam, viss ļoti pareizi, bet ko tas dod? Un es gribētu, lasot vienu pētījumu, es saprotu un pilnīgi piekrītu secinājumiem, ka cilvēks, kurš jūtās iekļauts darba vietā un kur dažādības vadība notiek un kur ir dažādas komandas, slimo 30% mazāk nekā tas cilvēks, kurš strādā citās komandās. Un ja mēs pieliekam klāt to naudas ekvivalentu katram slimojošam cilvēkam mūsu organizācijā, tad mēs saprotam, kādu zaudējumu tas dod, jo tas cilvēks tajā brīdī nespēja radīt vērtību, par kuru mēs runājam kā organizācija. Sasumējot to kopā, bieži vien nāk ļoti liels cipars. Un tad, kad tu runā ar uzņēmumu vadītāju, tad tu viņam prasi rekord, tev ir praistag tam, kas ir labi pārvaldīt un labi iekļaujošas komandas un rekord tās, ko tu maksā, ja viņi nav iekļaujoši. Jauna direktīva attiecībā par korporatīvas ilgtspējas ziņošanu noteikti spēr soli, lai uzņēmumu vāktu datus un viņus analizētu, bet es gribētu teikt, ka esošajā brīdī joprojām mēs maz analizējam datus. Un ļoti daudz lēmumi ir pieņemti vairāk balstoties uz vērtību, kas var tikai uz vērtību un emocijām, nevis uz datiem. Un šīs, manuprāt, ir tādu skeptiķu galvenais arguments, jo viņi šādu informāciju neuztver tāpat kā vispārējie. Paldies. Donatas, es gribētu vairāk saprast par tām jūsu praksēm, jo jūs tomēr esat lokāls, sākotnēji Lietuvas uzņēmums, vai ne? Šobrīd jau varētu teikt, ka starptautisks. Kas bija tā jūsu izvēle par labu? Kas pārliecināja dati, pārliecināja, līdzīgu uzņēmumu pieredze vai citi iemesli, kādēļ jūs sākāt pievērsties dažādības vadības jautājumiem? The reasons to start developing this area were coming from different parts of our organization. Of course, we had this sustainability agenda and this changes in the way we understand sustainability, because mostly the typical way to understand it is that companies should care about the environment. Okay, but there is this very important part of every organization, which is people. Sustainability and this new understanding of it brought us to the fact that we should, focus on people as well in our sustainability agenda. So this one was very important, this part. We also surveyed our employees and found out that it's also something that employees want organization to work with. They want gender equality topics discussed in the organization and so on. Other topics as well, age diversity, LGBT inclusion.
And eventually, I was hired, the first person in this position in my company. I was hired to actually make and develop a strategic plan for this area. So after we took into consideration all this info, data as well, we just scanned our HR analytics and saw some, gaps in data, gender gaps, age gaps. As a result, I had prepared with my team strategic plan. And the most important aspect, I would say, in this strategic plan is a focus on very old school problem, gender equality. And I know it's, there is this public opinion in my community, DNI community, that gender equality is a bit too old school. We should talk about, neurodiverse people, LGBT inclusion, and while we do talk and we do act on these topics, the most pressing issue is that we're still failing to reach gender balance in top management. We don't have expectations to reach gender balance in engineering field, which is highly gender segregated in the market and education. You should have goals in that. Yeah. We are monitoring these numbers, but it's hard to expect a fast change here. But speaking of issues that we face, so the focus we are putting on is gender imbalance in top management. We expect that it would change the gender relations in the lower part of the organization. But when we set this target, we were thinking, okay, what are the strategies we can use? What actions are there in the market that we can, use as a good practice? And there's this intuitive kind of wish to put the responsibility of solving gender inequality issues, put this responsibility on women. And this already Victoria said, Veronica, sorry. Veronica said that there's this intuitive wish to kind of fix women as if that's the problem of gender inequality. And what I mean is that we're so quick to put women into women's clubs, women's leadership programs, women's mentorship, and so on, as if they are the key and the problem that we should solve. So we decided to switch that framework and to firstly think about our responsibility as organization which is highly dominated by men. And in the second point, how we can share this responsibility with men in our organization. So we came up with different actions related to that. I just want to maybe talk about a couple of them. So the first thing we did was a Women's Referral Challenge. And it's related to the problem that we have when we post a job ad for top management position. What we usually have when we open the candidates list is the majority of men. What we needed to do is to make sure it's more or less, this candidate list is more or less gender balanced, so that we should, that we can actually choose from the pool of women and have this possibility of having them in top management. But speaking of the inside talent, internal talents in our organization, we're still kind of going behind it. We don't have enough women talents. We haven't developed that in our organization, and we need to kind of headhunt women from other organizations, from the market. And we came up with this idea that, you know, managers from our organization can help us to do that. So we collected 200, 300 managers
we have over 4,000 people in our company. So 200, 300 managers, and we sent them an email saying that, hello, if you got this email, you are participating in the challenge for managers to recommend women to top management open vacancies. And we decided that it's a way to share that responsibility and to encourage this positive competition, friendly competition, in this way to use it to get more women candidates in our recruitments. And we hang the scoreboard in the intranet, in the TV screens that shows how many managers recommended or referred women from their professional circles to our top management vacancies. And now everyone can look up to these numbers and, you know, ask questions. Why there is the 0 next to Ignitis Renewables, our company? Why no one referred any women from this company? So this was the way, you know, to make a progress, and we are happy that this challenge eventually proved to be effective because we are having now gender-balanced candidates list for top management vacancies. And also a very short comment on the next. On other action as well. We have started this planned recruitment experiment. I'm sure you know all about this, but what we encountered that most organizations know about this method but never tried it. So we decided to have an experiment and to put it into practice, and from now on we decided to do 10 recruitments tied to 10 positions. And every time we publish a job ad into those positions, we are blinding, we are deleting all the personal information from the candidates' resumes in order to make it a more objective decision-making of hiring manager to select on whom to call in the very first place. So what we saw was actually we already did 4 of 10. So I'm just, you know, want to. You're in the middle. Yeah, we are in the middle. But what we see right now is that 4 out of 4 cases, we saw positive results. We saw that blinding CVs or resumes eventually increases the number of women candidates that hiring managers choose for, you know, to make a call. So we're happy we are in the middle, we're happy with the first positive signs, and we hope it will be effective and we will use it in the organization. Thank you, Donatas. Es gribu arī pajautāt pārējām kolēģiem par šīm te praksēm, kas tiek pielietotas, un atsaukties uz to, ko Donatas teica par pacietību. Un mums arī šeit ir auditorijas jautājums attiecībā uz kvotām, kas savā ziņā ir viens no instrumentiem, kā mēs to pātrinam, vai ne? Kas ir tas jūsu viedoklis? Nu, šobrīd mēs runājam par dzimumu kvotām, vai ne? Bet atkal mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, mēs runājam vecuma kontekstā. Kāds ir vispār jūsu skatījums par šiem te, es saukšu viņus par pātrināšanas instrumentiem, vai kāds būtu akceleratora pedālis? Vispirms jau es gribēju arī piekrist kolēģim, kurš pieskārās šai tēmai par to, kā mēs piesaistam darbiniekus, un tas sasaucas arī ar tevi teikto par kvotām. Es personīgi neesmu kvotu piekritēja, jo es atbalstu to viedokli, ka mēs darbā pieņemam nevis sievieti vai cilvēku ar invaliditāti, nevis cilvēku, kurš pārstāv LGBT kopienu, mēs pieņemam profesionāli. Un tad mums ir jāmeklē veidi, kādā mēs šo profesionāli piesaistam, kādā mēs šo profesionāli atlasam. Un mēs daudz arī runājām, un visi iepriekšējo runātāji arī pieminēja, ka mēs virzamies prom no šīs te
redzamās dažādības uz neredzamo dažādību, kas patiesībā spēlē daudz lielāku lomu un nosaka to, kā mēs strādājam, kā mēs izturamies viens pret otru, kā mēs vispār raugamies uz tiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Un tad, protams, ir jautājums, to redzamo dažādību mums ir daudz vieglāk saskaitīt vai atlasīt. Nu, mēs tur, tas, ko Zlata teica par tiem datiem, mums ir daudz vieglāk iedot datus, cik mums ir cilvēki ar invaliditāti, cik sievietes un tā tālāk. Kā mēs saskaitam neredzamo dažādību, vai kā mēs atrodam to neredzamo dažādību talantā, kas mums, cilvēkā, kas mums nāk. Un kolēģi jau pieminēja šos te CV, kuros mēs izdzēšam personas datus un neredzam, kas ir tas cilvēks, kas piesakās. Mēs arī bijām nesen vizītē Dānijā, kur aizvien vairāk uzņēmumu pāriet uz praksi, ka CV vispār nav vairs noteicoša loma un CV neskatās. Galvenais, kā tiek atlasīti darbinieki, ir iedoti kompetencēs un prasmēs, profesionalitātei balstīti uzdevumi, kas tev ir jāveic. Mēs daudz runājam par neirodažādību, kas šobrīd ir top tēma un kļūs arvien aktuālāka. Un, man arī bija nesen lekcija par neirodažādību, kuras nosaukums bija neirodažādība, vai tas ir stāsts arī par mani. Un patiesībā tas ir stāsts par katru no mums. Nu, lūk, un tad šīs te pieejas, dodot šos te uzdevumus, kas ir prasmēs un kvalitātēs balstīti, mēs arī varam atlasīt šos te labākos darbiniekus un tad skatīties, kuras grupas mēs esam sasnieguši. Tā kā šī ir viena no praksēm, ko es domāju, arī mūsu Latvijas uzņēmumos vajadzētu ieviest, protams, paturot prātā, ka būs darbinieku grupas, kurām būs nepieciešami kādi atbalsta mehānismi vai pieejas, lai arī šos darbus varētu izpildīt sev drošā vidē, kurā viņi jūtas ērti un kurā iespējams varbūt netraucē kādi faktori. Zlata, kā jums? Es būšu nepopulāra, un es atbildēšu, kāpēc. Strādājot tieši ar reģionu un ar mūsu pašu kolēģiem attiecībā uz tiešām top vadītāju, vai vajadzētu kaut kādas kvotas, vai vajadzētu kaut kādus KPIs vadīt, nu, respektīvi, cik daudz vadībā ir sievietes vai nav. Es nonāku pie secinājuma, es paskaidrošu, kāpēc, kā kvotas dotajā brīdī ir vajadzīgas. Un es piekrītu tam, ka esošajā brīdī kvotas vairāk nevis palīdz dažādībai, bet varbūt veido tādu zināmu konfrontāciju un gan sabiedrībā, gan droši vien uzņēmumos. Tajā pašā laikā man liekas, kā tāda pagaidu risinājums ar mērķi veidot jaunas prakses un pieredzes, viņas ir vajadzīgas. Un es atbildēšu, kāpēc. Pieņemsim, runājot mūsu PVC tīklā, mēs saprotam, ka mēs 10 gadus strādājam, lai būtu vairāk vadītājs valdēs, un tajā pašā laikā mēs neredzam reālu pārmaiņu. Ja? Un man liekas, ka neskatoties uz visām blaknēm, kas varētu būt arī negatīvas, mums ir jānorīš otra grupa, ir jāsaprot, ka tas ir pagaidu risinājums, lai mēs spētu emocionāli iemācīties savādāk rīkoties. Un šajā gadījumā bieži vien mēs ļoti daudz dzirdam argumentu, jā, sievietei nav, kā tad mums ir limitēts talants, mums ir jāizvēlās no labākiem. Manuprāt, šīs mirklis mums varētu palīdzēt viens domāt par to pareizo pēctecību, meklēt, dot sievietēm pareizo, angliski tas labāk skan, cycles of experience, kas palīdzētu šajās vadošajās lomās. Jo bieži vien, kur mēs sastopamies līdz menedžera līmenim, mums viss ir kārtībā, mums ir 50/50, bet tad, kad mēs ejam tālāk, šī mūsu dažādība un iekļaušana, nezinu, kāpēc pazūd. Un viņi, protams, pazūd dažādu iemeslu dēļ, bet viens no galvenajiem argumentiem, ko es dzirdu arī savā praksē, tam cilvēkam nav pieredzes, nav tādas pieredzes, lai viņš varētu ieņemt to amatu.
Un mums to stereotipu vajadzētu mainīt un pagriezt savādāk. Un par neirodažādību man pavisam nesen bija ļoti interesanta atklāsme. Es piekrītu, kā visticamāk mēs šeit visi klātesošie esam ļoti neirodažādi. Un mēs dažādi uztveram informāciju, mēs dažādi reaģējam uz to informāciju. Man bija atklāsme par to, kā mūsu kā PricewaterhouseCoopers, kā mūsu korporatīvās krāsas ietekmē uz dažādiem cilvēkiem. Un iedomājieties, tagad, domājot par neirodažādību, tas nav tikai kā mēs veicam darbu, bet kāds ir mūsu darbs, kur mēs esam. Ja, un jautājumi, es šodien tieši no rīta izlasīju LinkedIn rakstu par to, vai cilvēkiem jāatgriežās darba vietās, nav jāatgriežās darba vietās, kā tad, vai remote working ir laba lieta, nav laba lieta, kā tad viņi ietekmē. Manuprāt, kā nav vienotas atbildes. Šī neirodažādība mums ir visiem, un ja mēs tiešām gribam būt iekļaujoši, mums ir viņu jāsaprot. Būs darbs, kas būs cilvēkiem forši, ka viņi ir biroji, būs cilvēki, kur labprāt arī nāks uz biroju, bet būs cilvēki, kuri ir savādāki, dažādi, un mums vienalga viņus jāiekļauj. Un mums būs jāatrod tās pieejas, kādā veidā mēs viņam varam radīt to vienotu pieeju, to sajūtu, ka viņi pieder. Jo pat, ja mēs nespējam vienoties, pieņemsim, mums varētu būt dažādi kultūras uzskati, dažādi veids, kur mēs augam, valodas un tā tālāk. Ja mēs spējam vienoties par vērtībām, kuras mēs gribam pozicionēt, tad visticamāk mēs spējam arī atrast ļoti daudz tādu connections savstarpēji, vai ne? Mēs spējam runāt par vienotām, tas arī ir tas, kas saliedē. Biežāk, nevis tur, kur tu atrodies. Vai ne? Paldies. Man ir jautājums, Donatas, par to, jūs jau minējāt maskulīns uzņēmums un faktiski dzimuma līdztiesība ir viena no tām tēmām, ko jūs risinat. Starp citu, mazs komentārs. Latvijā sievietes un vīrieši matemātikas centralizēto eksāmenu nokārto ļoti līdzvērtīgi. Pēc tam izvēloties studiju jomu, tad ir jautājums. Es runāju par matemātiku. Tas varbūt arī ir aspekts, kas jāņem vērā, bet jūsu gadījumā kvotu stāsts palīdz vai traucē tam darbam, ko jūs darat? Yeah, I'm a fan of quotas. And it's because I know there's the myth that gender quotas kind of, when it is put into practice, it means that incompetent women would be chosen to run the companies. Tas ir stereotips, yeah. It's a stereotype. Yeah. And from the EU Court of Justice, we have this message, very clear message, that gender quotas or any type of quotas in the management can be used and can be applied only in cases when we have two candidates with the same competence, with the same evaluation of their competence, experience, and so on. So they must be competent enough to be in that position, and the underrepresented gender candidate can be chosen only in this case when they have equal kind of competence during the evaluation of the candidates in recruitments, in selection. So, but if we even look at the current EU legislation, the EU directive on gender balance, I would say it's very liberal. I mean, it's very soft, because the sanctions for companies applies only when companies do not take any action. Only then the sanctions apply. There is a target that directive sets. Member states can eventually choose one target from the two. But if companies do not succeed in reaching that goal, they are not getting any sanctions.
in contrast to, for example, Norway, when there is a very clear target, 40% of target in supervisory and management boards for listed companies, and if the company fails to reach that, it gets very harsh sanctions. There is even cases where when they cannot register the board, the supervisory or management board, because they do not succeed in quota. So they cannot form a body. In EU case, it's very liberal, very soft, and we should be thankful. Companies should be thankful to have this legislation, and it's more like a soft push for companies to, try to think about these gender goals, try to do something, at least one action per year, maybe even too soft. Thank you. Man patīk jautājums no publikas, kas ir saistīts ar darbinieku un darba devēja atbildības dalījumu iekļaujošas vides veidošanā. Un es vēl gribētu pielikt klāt arī šo te valstisko, vai mēs runājam tikko par Eiropas Savienību, vai ne, mums ir arī konkrēta valsts likumdošana, mums varbūt izglītības iestādēs mācību programmas. Kā jums šķiet, kā tai atbildībai starp visiem šiem spēlētājiem būtu jābūt sadalītai, lai tas būtu tāds veselīgs ieguldījums dažādības un iekļaušanas attīstībā? Sigita? Jā, es domāju, ka te nav tik daudz jautājums varbūt par atbildībām, un jautājumā arī parādās robežas, kur ir tā robeža starp darba devēju un darbinieku atbildību. Es teiktu, ka šeit ir jautājums par sadarbību. Un tādā valstiskā līmenī, protams, likumi var diskrimināciju aizliegt, likumi var kaut ko paredzēt, bet patiesībā visa pamatā ir savstarpējā cieņa. Un tā savstarpējā cieņa ir arī pamatā šai sadarbībai darba ietvaros. Un Zlata jau pieminēja šo vārdu piederību, un ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd attīstās šis dažādības koncepts, mēs varam teikt, ka no 3 burtiem, kas definēja dažādība, taisnīgums, iekļaušana, mums ir nācis klāt vēl 4. piederība, jo visas tās 3 lietas, par ko mēs iepriekš runājām, bez tās piederības sajūtas nestrādā. Ja, un tas darba devējs var darīt visu no savas puses, lai es justos iekļauts. Cits jautājums, vai es to ņemu pretī, vai arī es esmu gatavs pats kaut ko darīt, lai iekļautos, vai mums bieži vien šajās te aptaujās, ko mēs darbiniekiem uzdodam jautājumus, vai tu darbā vari būt tu pats? Un te arī ir tas jautājums par robežām. Cik tālu mēs darba vidē katrs varam būt tu pats, jo mums savstarpēji ir jāsadarbojas. Ja, un patiesībā šim jautājumam jau īsti nav atbildes, vai pareizāk sakot, ko mēs ar šīm atbildēm darām. Un te ir tas jautājums arī par to brīdī, kurā kaut kas mani neapmierina. Brīdī, kad es saprotu, ka mums nav šī te drošā, iekļaujošā darba vide, ko es daru tajā brīdī? Vai es esmu tik drosmīgs, lai pieceltos un to pateiktu? Vai es esmu tik drosmīgs, lai es piedāvātu un meklētu risinājumus? Vai es izvēlos varbūt to vieglāko ceļu, aiziet prom no šīs darba vietas? Un ja tas ir darbinieks, kuram viss ir lieliski, jo viņš ir majoritāte un viņam nekas netraucē, un viņam ir šī skepse, pie kuras mēs atgriežamies, un darba devējs ir izdarījis no savas puses visu, ko tad? Es teiktu, ka dažādības prakses un iniciatīvas mēs varam īstenot vai īstenot tikai tad, ja mēs katram no darbiniekam spējam parādīt, kāpēc viņam tas ir svarīgs, ko tas mainīs šim darbiniekam, kā tas ietekmē šo darbinieku. Jo uz daudzām lietām mēs tiešām skatāmies caur to personīgo prizmu. Ja? Kāds man no tā ir labums? Jā, tas ir arī tas, ko Zlata sākumā teica par datiem. Bet atgriežoties pie tās atbildības sadalīšanas, ir skaidrs, ka darba devēji var darīt daudz, bet vieni paši uz saviem pleciem viņi nevar iznest visas šīs dažādības perspektīvas, prizmas, iekļaušanu, vai ne? Kāds, jūsuprāt, būtu? Es varbūt būšu
Man liekas, ka jebkurai sadarbībai vai es redzu darba attiecības no vienas puses, tas ir kaut kāds līgums, un tam līgumam ir divi elementi. Viens, par ko mēs saņēmām, vai maksājam, vai saņēmām samaksu, un otrs ir tāds sociālais līgums starp divām pusēm par to, kur viņi vienojās par kaut kādām noteiktām lietām, kādā veidā tas strādās. Un nepavēlti arī no dažādības iekļaušanas un piederības jautājumu ļoti svarīga tā atgriezeniskā saite. Un bieži vien tā atgriezeniskā saite viņai ir jābūt, un viņai ir jābūt arī tajā brīdī, kad kaut kas nestrādā. No abām pusēm. Ja ne tikai darbinieks ir tiesības un pienākums un sociālais līgums pateikt, ka kaut kas nestrādā, bet arī darba devējam ir jābūt šādai iespējai, kur viņš varētu, pieņemsim, grupām, kuri ir ļoti jūtās komfortā un varbūt kļūst par toksiskiem attiecībā uz dažādību un pieņemšanu, viņiem ir jādzird arī to. Bieži vien mums nav laika. Mēs visi virzamies uz to, kā lai darīt savu darbu, ko darīt. Un bieži vien vadītājiem, lai dot atgriezenisko saiti, jo tam ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīgs prerequisites, kā tu to dari. Un šī lieta ir bieži vien, kas iztrūkst. Un es gribētu pateikt no savas kā vadītāja pieredzes, gribētu pateikt, vislabāko rezultātu man ir devusi tieši tā spēja tajā brīdī, kad lietas nenotiek labi, būt godīgai pret sevi, pret kolēģiem, pret apkārtējiem un pacelt lietu, kas varbūt nav nāves jautājums, bet viņa ar laiku tā samilst, ka viņa tiešām kļūst par vienu no stoperiem vispār uzņēmuma attīstībai. Un tur ir jāatrod laiku. Tas ir, tāpēc arī tā līderība šajā jautājumā ir svarīga. Jo HR vadītājs, būsim realisti, viņš spēj ļoti daudz, viņš var būt ļoti labs sadarbības partners, viņš varētu būt ļoti labs coach, viņš varētu vadītājiem ļoti daudz dot, bet bieži vien šo atgriezenisko saiti nevar nodeleģēt. Viņu ir jādod tam vadītājam, kas to redz. Un tad viņi ir ticama, un tad šīs sociālais dialogs ļoti labi strādā un sociālais līgums. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tam ir jābūt menedžmenta līmenī, nevis deleģētam kādā atsevišķā nodaļā, kur viena pati cīnās un tālāk netiek. Donatas, varbūt, kā jums liekas tas sadalījums starp likumdošanu, izglītības sistēmu, darba devēju, darbiniekiem, robežas atbildību? Yeah. I'm not sure if I got the right question, but I do believe that the missing part in this kind of employee-employer relationship and the missing part in proving that diversity and inclusion agenda is important is data. And I know my colleagues have already talked about data, but what I mean by saying data now is diversity and inclusion practitioners working in organizations, whether it's HR or separate division, must have and must collect evidence that they are providing value, that they are doing the right thing, and that it has impact. And in my case, in my team, we even have a separate person working on data and research. And we are only 3 in the team. So that's how important that is in my organization. And we have this person which is responsible for collecting data, analyzing data, and doing research, looking for evidence in whatever action we take. So, for example, I already said, if we organize blind recruitment, we are, as a necessary part, we are trying to find whether it's effective. If it's not, we're throwing away. If there would be, like for example, we have a legislation on quotas now, but
if there would be also more laws about diversity inclusion in the national level, or there would be programs for education. Would it help you as a business to get further? For us, probably not, because laws are very general. They should apply to everyone. They should be general by their nature. And we are having our own strategy, and it's far away forward from the laws that requires, to have a policy. We have that policy for 4 years or 5 years even. The more important than policy is to have action plan. So I think it's crucial for every organization who wants to work in this field to have an action plan, because it's too often we talk about diversity and inclusion in value-driven terms. Like, yeah, it's very important. Top management says, or in the internet article says, yeah, it's important. We should sustain. We should encourage diversity, but always think about what you can practically do to, to show that this value is alive in your organization. Thank you. Jā, paldies. Es redzu vēl dažus jautājumus uz vienu. Es gribu nokomentēt par to, lai pieņemtu darbā talantīgus, labi apmaksātus speciālistus no trešajām pasaules valstīm, ir jāaiziet cauri PMLP šausmām, vai SIF raugās šajā virzienā. Es gribu izmantot iespēju noreklamēt, jā, mums ir vienas pieturas aģentūra, caur kuru mēs palīdzam arī darba devējiem tikt galā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un formalitātēm. Bet tas, ko es no šodienas varbūt arī punkti, kas aizķērās un ko es gribu varbūt vēlreiz uzsvērt, ir tas, ka un es absolūti tam piekrītu. Viens ir tas, ka datu analīze un vākšana ir ļoti būtisks aspekts, lai pārliecinātu gan vadītājus, kā mēs bieži domājam, bet arī darbiniekus, tos, kuri ir skeptiski un tos, kuriem varbūt pirmajā brīdī tās vērtības nenostrādā par labu tam, lai viņi būtu gatavi dažādības vadībai un iekļaušanai uzņēmumā. Tāpat es saprotu, ka konkrēts rīcības plāns, nevis tikai tādi saukļi, ir daudz būtiskāks, lai reālas pārmaiņas notiktu. Globālajā kontekstā, es saprotu, mums tomēr ir jāskatās arī caur lokālo prizmu, kas ir kas ir tendences pasaulē, bet jāsaprot, vai tas uzrunā mūs, un mūsu gadījumā šobrīd, jā, es arī laikam gribu piekrist, ka dzimuma līdzsvars augstākās vadības līmenī, vecuma aspekts ir tiešām joprojām būtisks lietas, bet es vienmēr gribu atgādināt, ka mums nav jāizvēlās vai nu vai risināt var vairākas problēmas vienlaicīgi. Un jā, tad manuprāt, tās ir tās būtiskākās lietas, kurām mēs varam jau ķerties klāt šodien. Atgādinu, ja gadījumā jums ir nepieciešama palīdzība pirmajam solim vai 10. Dažādība.lv ir arī resursi, ko jūs varat ikdienā izmantot. Mūsu eksperti ir pieejami. Un es vēlreiz gribu atgādināt, manuprāt, liels paldies maniem sarunas biedriem. Es mēģināšu tos amatus pareizi nosaukt. Zlatai Elksniņai Zešķirinskai, kas ir vadošā partnera PricewaterhouseCoopers Latvija, Donatas Palauskas, dažādības iekļaušanas un labbūtības vadītājs Ignitas Group Lietuva, un Sigita Zankovska-Odiņa, kas ir vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos Sabiedrības integrācijas fondā. Izmantojot iespēju arī šeit tīklošanās, pieredzes apmaiņa, jautājumu uzdošana, lai jums lieliski atlikusī diena, un paldies jums liels! Paldies! Paldies!